Lai Dieva miers stāvā namā, un tā kunga vārds, lai tiek pagodināts. Visa slava tikai viņam. Es, kad piedzimu savai mammai, es piedzimu ar caurumu sirdī. Un manai mammai ārsts teica, ka es ilgāk pa pusotru gadu nenodzīvošu, lai viņi man atdodot eksperimentiem. Un kā jūs noprotat, mamma neatdeva viņiem. Un šodien man ir 53 gadi. Es paceļu rokas pret debesīm, un es slavēju tā kunga vārdu. Un tad bija tā, ka man mamma turpināja vadāt man pie ārstiem, uz sanatorijām vadāja. Un tad jau es biju paaudzies, kaut kādi 4-5 gadiņi man aptuveni bija. Atceros to dienu vēl šodien. Es tiku ievests pie vienas dakteres kabinetā. Un viņi skatījās kaut kādā datorā tur. Un viņi manai mammai teica, ka pie jūsu dēla ir noticis brīnums. Viņa sirds ir aizaugusi. Tad šis brīnums tāds sēž jūsu priekšā un liecina par Jēzu Kristu. Mūsu kungam acīm redzot bija cits plāns manai dzīvē. Un tāpēc es jums droši saku, mīļais klausītāji, ka Dievs ir pāri visām dzīves situācijām, tavā, manā dzīvē, pāri visām ārsta diagnozēm, tavā, manā dzīvē. Un kamēr Dievs nepasacīs savu vārdu, tikmēr noraidi, nepieņem. Jo ir arī tā, ka, diemžēl, caur ārstiem tiek uzlikts tā kā zīmogs cilvēkam, tā kā lāsts. Un tā būtu atkal liecība citai reizei. Bet es jūs gribu iedrošināt ar to raksturvietu, kas ir sacīts Ebrejiem 13:8. Tas kungs vakar un šodien un mūžīgi tas pats nemainīgs. Nemainīgs. Mūsu Dievs nav mainījies. Un Dievs visu kontrolē. Viņa rokā ir viss. Arī tava dzīve. Viņam pieder tava mūžība, mana mūžība. Ieb 12, 8-13, tur ir sacīts, ka Dievam pieder visas dzīvo dvēseles. Tad, mīļie, pagodināsim viņu vārdu un nebīsimies liecināt arī draudzē. Jo, ja tu sēdi draudzē, mīļais cilvēciņ, tu tur nesēdi tāpat vien, tātad kaut kas tevi uz turien aizved. Un ja tu tur sēdi, tu jau esi pats kā liecība. Tad droši liecināsim, lai Dieva vārds tiek pagodināts. Svēts viņa vārds mūžīgi. Amen.